Putuplasts ir materiāls, kas vienaldzīgi neatstāja nevienu. Izrādās, daudzos būvniecības darbos tas ir gandrīz neaizstājams. Putu polisterola izmantošana būvniecībā un tieši ēku siltināšanā Latvijā jau sen vairs nav jaunums. Šo nišu ražošanas tirgū veiksmīgi jau daudzus gadus aizpilda uzņēmums Sijā Tenapors. Vēsturiski šajā industriālajā vidē Dobelē atradās sadzīves ķīmijas ražotājs Spodrība. Tad šajā vietā pirms 20 gadiem izveidojās uzņēmums Tenaks, kas laboratorijās sāka izstrādāt un ražot būvķīmiju, dažādus hermētiķus logiem un citām konstrukcijām, kā arī līmes. Paralēli izveidojās arī putu polisterola ražošana. Šādi koncerns Tenaks kļuva par 100% latviešu uzņēmumu, sniedzot darbu vairāk kā 200 cilvēkiem. Uzņēmums kļuvis par lielāko siltumizolācijas produktu ražotāju Latvijā un lielāko hermētiķu ražotāju Baltijā un NVS valstīs. Kā mēs to sasnieguši esam, galvenais ir tas, ka mēs esam mācējuši izmantot vecās iestrādes, visas, kas ir bijuši vēl Padomju Savienības laikā, un esam izmantojuši visas priekšrocības, ko deva iestāšanās Eiropas Savienībā un visas tās zināšanas, kas nākušas no turienes. Saražotā produkcija 50% gadījumu nonāk Latvijas tirgū, pārējais tiek eksportēts uz Baltiju, Skandināviju un Krieviju. Pat labāk klientiem tiek piedāvātas arī plāksnes sienu siltināšanai. Ražot tiek arī jumta pārklājumi ar ruberoīda slāni, sendviča tipa gatavie paneļi, ko izmanto dažādu industriālo ēku siltināšanā, kā arī izturīgais Dobeles panelis, ātrai un ērtai griestu un grīdu pārsegumu montāžai. Izgatavoti tiek arī dažādi iepakojumu veidi, ko izmanto elektronikas, mēbeļu un citu lietu pakošanai pie transportēšanas. Gatavo produktu sarakstā nevar neminēt arī putu polistirola plātnes, uz kurām ir iestrādātas keramikas apdares plāksnītes. Tās paredzētas būvju sienu dekoratīvajai apdarei un vienlaicīgi siltumizolācijai, iegūstot augstvērtīgu mūra sienas efektu. Mēs esam sapratuši, ka ar parasto putu polistirolu izdzīvot nevar. Mēs braukājam pa izstādēm, mēs skatāmies, kas notiek citos tirgos, un esam secinājuši, ka, ja ir polistirola ražotne, tad ir jāattīsta šie pārējie produkti, kas dod papildus vērtību un papildus pienesumu mums kā ražotājiem un papildus pienesumu mūsu klientiem. Putu polistirola plāksne top no visnotaļ sīkām plastmas veidīgām granulām, kas pildītas ar gāzi. Šādas granulas ražo Eiropā, taču šeit tās saber jaudīgā putošanas iekārtā, kurā ar tvaika un augstas temperatūras palīdzību granulas maisa un uzpūš. Vien dažās minūtēs var pārstrādāt veselu tonu šīs vielas, gala rezultātā izveidojot mazas putuplasta bumbiņas. Kad granulas uzpūstas, tās padod uz uzglabāšanas silosiem jeb lielām tvertnēm. Nepilnu diennakti rit granulu stabilizēšanas process, līdz tās ir gatavas turpmākai ražošanai. No silosiem putu polistirola granulas padod uz dažādām formēšanas iekārtām, atkarībā no ražojamā produkta veida. Izgatavotās granulas iepūš formas veidnē un dažu minūšu laikā augstā temperatūrā ar tvaika palīdzību tās sakausē, veidojot plāksni. Blakus cehā līdzīgi formē arī lielo putu polistirola bloku, no kura top pārējie uzņēmuma sērijas produkti. Lielo putuplastu bloku formē tādā kā milzu skapī, un šī izformētā bloka masa var sasniegt līdz pat 200 kg svara. To pa liftu padod uz augšstāvu noliktavu, kurā bloks nostāv veselu nedēļu. Tas ir būtiski, jo nostāvēšana vēlāk garantē gala produkta kvalitāti. Tad lielo bloku pa liftu atkal padod atpakaļ uz ražotni, tieši uz griešanas līniju. Uz tās bloku sagriež sākumā horizontāli, tad vertikāli, izmantojot karsto stiepļu sistēmu. Tālāk no sagrieztajiem blokiem top jau minētie konkrētie produkti. Visi atgriezumi ražošanas procesā nonāk otraizējā pārstrādē, tādējādi saudzēta tiek arī apkārtējā vide. Šobrīd uzņēmums ir piesaistījis Latvijas Lauksaimniecības universitātes speciālistus, kas ar saviem aprēķiniem un pētījumiem centīsies kliedēt sabiedrības mītus par putu polistirola ūdens un gaisa caurlaidības īpašībām. Uz šobrīd putu polistirols Latvijā tiek izmantots apmēram 30% no siltināšanas, un ja runājam par Eiropu, par pasauli varbūt nē, ja runājam par Eiropu, tad es uzskatu, ka Eiropā šo te materiālu izmanto vairāk nekā Latvijā. Šī te materiāla galvenās priekšrocības ir viņa vieglums, ērti apstrādājams, labas siltumtehniskās īpašības, slikta ūdens uzsūce.
Jaunums Latvijas tirgū ir Iecavas ražotnē izgatavotie ārējo ēku fasāžu dekoratīvi elementi. Tos veido no putu polistirola ar izturīgu akrila pārklājumu. Produkts paredzēts, lai samazinātu siltuma zudumus un uzlabotu ēkas ārējo izskatu. Šie izstrādājumi, karnīzes, apmalas, kolonas, logu un durvju ailas tiek pielietotas pilsētu ēku un būvju fasāžu dekorēšanai, vecu ēku restaurācijai un fasāžu atjaunošanai. Ražotie elementi ir viegli, ilgmūžīgi un aizstāj līdzvērtīgus koka, betona un ģipša izstrādājumus.